1919. gadā sākoties Bermontiādē, Friedrichs Zomners vasarietis noorganizēja studentu bataljonu, kas nepaklausot virspilnieka Zemitāna pavēlēja atkāpties, tādējādi saglabāja Latvijas neatkarību. Viņa dēlam Jānim Vasarietim šis vēsturiskais fakts visa mūža garumā ir bijis kā paraugstunda dzimtenes mīlestībai. Bet es nepiekrītu tiem cilvēkiem, kas saka, es mīlu šo zemi, bet nemīlu šo valsti. Nevar mīlēt zemi, nemīlot šo valsti. Un, ja ar tādu lozungu cilvēks iziet dzīvē, tad no viņa nekā laba sagaidīt nevar. Lai mudinātu par savu zemi un savu valsti iedegties arī jauno paudzi, pazīstamais liliju selekcionārs iedibinājis sava tēva vārdā nosaukt ceļojošo balvu kausu liliju ziedu formā. Pašlaik mūsu sabiedrībā mainās. Varbūt šī attieksme, ka mainās vērtības, vērtību uztvere un ka saprotam, ka tas, ko mēs izdarām sev, paši sev piedalāmies, ka tas paliek mums un tā ir tā mūsu bagātība. Šī mācību gadu garumā par jauno balvu sacentās Slogas pamatskolas audzēkņi. Par uzvarētājiem tika atzīta 1. B klase, kur bērni iesaistījušies it visos pasākumos, piedalījušies lielajā taukā, vākuši makulatūru un nav aizmirsuši par valsts svētkiem. Izlikām gar ceļa malu lielās sveces, veidojot gaismas ceļu cauri visai pilsētai. Vai tu zini, ko atzīmē 18. novembrī? Kāpēc jūs likāt to gaismas ceļu? Jā, tāpēc par godu Latvijas dzimšanas dienai. Nākamajā mācību gadā iecerētas sacensībās par ceļojošo kausu iesaistīt arī citas Jūrmalas skolas. Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme manā dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Sandra Lietāne, Andris Spāns, TV Spektrs.